Prieks jūs visus redzēt. Klausījos te par jums kā radošiem cilvēkiem, bet man jūs mazliet jāliek nost no tā radošuma. Ja? Tomēr ir kaut kādi rāmji tam radošumam uzlikti. Patērētāja aizsardzība, manuprāt, ļoti svarīga arī šajā te jūsu darbības jomā. Un mēs vairākus gadus jau pie tā strādājam, tāpēc mēģināšu izstāstīt, cik tālu šobrīd esam tikuši, kādas ir kādas prasības, kādas atziņas šajā te tirgu ir mūsuprāt svarīgas. Ievadam, tik tiešām šis te tirgus ir būtiski palielinājies. Man šķiet pirms 5-7 gadiem, kad mēs sākām tam tikai domāt par šo jautājumu, tas, protams, ka bija salīdzinoši ļoti mazi šie te apjomi. Jūs šeit redzat, ir milzīgs pieaugums šim te globālajiem influenceru tirgumu, kā arī ļoti pieaug to cilvēku apjoms, kas iegādājās preci vai pakalpojumu influenceru ietekmē. Patiešām tā ietekme ir. Un tieši tāpēc arī ļoti svarīgi, ka influenceri savā darbībā ir godīgi pret saviem klientiem, ievēro šos te noteikumus. Un tāpēc es šeit esmu uzlikus galvenos principus, kas mūsu skatījumā no patērētāja aizsardzības influenceriem būtu jāņem vērā. Un viens no pamatlietām, faktiski, ar kurām mēs esam strādājuši un pie kā esam pieķērušies, ir tas, ka influencerim ir jābūt godīgam par to, ka šis te saturs, kas tiek radīts, ir komerciāla rakstura, par to tiek maksāts, un šīm te norādēm ir jābūt gana skaidrām. Reklāma, apmaksāts, sponsorēts, apmaksāta sadarbība. Ar kādām ziņām par sadarbību tikai tas nav pietiekami, lai patērētājs būtu informēts, ka šo te komunikāciju vajadzētu uztvert kā reklāmu. Šīm te norādēm jābūt viegli atrodamām, uztveramām, pamanāmām, pie tā daudz esam strādājuši, tās nedrīkst būt ritināma teksta pašā apakšā, tās cilvēkam ir jāspēj viegli atrast un pamanīt, lai to skatoties pilnīgi skaidrs, ka viņš vēro reklāmu. Ir iespējas, ko izmantot Instagram un tam līdzīgi, tātad, kurās var arī efektīvi uzzināt šo te komerciālo raksturu. Svarīgi ir arī iespēja uzzināt to, kurš ir īstais reklāmu devējs vai izplatītājs, tas, kurš, teiksim, šo te, piemēram, saturu par kādu produktu iedod un lūdz to reklamēt, jo ir īstenībā gana daudz regulējumi, daudzām precēm, pakalpojumiem, kur faktiski tās prasības ir jāievēro gan citā tirgu, gan šajā tirgu. Līdz ar to es teiktu arī pašiem influenceriem svarīgi sevi pasargāt, jo pamat atbildība jau par saturu, par to, lai nemaldinātu, lai viss ir patiesi, jo pamat atbildība tomēr ir šim te reklāmas devējam, kas jums dod savukārt patiesu informāciju, un jūs to tālāk arī patiesi nododat. Šeit informācijā jābūt patiesai, un to jāspēj pierādīt. Pamatā tas būs tomēr reklāmas devēja uzdevums, bet, protams, jūs esat starpnieks, līdz ar to jums arī šis te uzdevums noteikti ir pakārtoti. Un jāievēro ir arī speciālo normatīvo aktu prasības, brīdinājumi, tātad uzturbagātinātājiem, alkoholiskiem dzērieniem un tam līdzīgi. Un tātad mēs viena no tādām darbībām, ko mēs cenšamies veikt, ir tieši informatīvais darbs, un mums ir vadlīnijas izstrādātas un ieteikumi patērētam un influencerim par tīkla mārketingu. Aicināt skatīties, beigās arī būs vairāki linki, izmantojiet, skatieties un ņemiet vērā darbā. Un tātad vēl varbūt tieši par šo pie tīkla mārketinga, tātad galvenie principi ir tā ir saimnieciskā darbība un tā ir komercprakse, līdz ar to ir jāievēro visi noteikumi, ir pienākums sniegt skaidras norādes arī šajā te jomā. Atļauts reklamēt ir tikai tādus produktus, kas ir atļauti Latvijas Republikā un reģistrēti, un pārsvarā šeit strīdi ir bijuši līdz šim par uzturbagātinātājiem, kas ir reģistrējami, un tikai tādus drīkst piedāvāt šajā te arī tā skaitā tīkla mārketingā. Patiesa informācija, protams, nedrīkst izmantot atsauksmes, kuras nevar pārbaudīt, un savukārt patērētājiem, protams, ir jābūt vērīgiem, lai
šīs ziņas atšķirtu un zinātu, ka tā ir reklāma, līdz ar to arī attiecīgi to ņemtu vērā. Par uzraudzības darbu esam arī šajā gadā turpinājuši vairāk kā 45 lietas, tā kā preventīvās lietas, kur mēs tikai informējam un aicinam novērst pārkāpumus, uzsāktas 4 lietas un arī no tām 3 lietās ir izdevies panākt šobrīd jau labprātīgi novērstus pārkāpumus. Tā kā pamatā paldies jums, sadarbība notiek un pēc mūsu iesaistes parasti pārkāpumi tiek novērsti un tie ir saistīti jau ar iepriekš minētajām arī šīm te galvenajām lietām, gan noklusēta informācija par komerciālo raksturu, nav speciālās likuma prasības ievērotas, pārkāptas smēķēšanas produktu reklāmas aizliegums vai tādi produkti, kas nav atļauts tirgot. Un šobrīd turpinās tiesvedība un tiesas atziņas. Es īstenībā arī pašās beigās esmu uzlikusi uz slaida, lai varbūt varat izmantot, lai zinātu, kādas ir jau tās atziņas tad tiesā nostiprināts. Un te daži piemēri varbūt tie, kas ir bijuši tie būtiskākie pārkāpumi, tātad šeit nav sniegta informācija par komerciālo raksturu arī, vai nav sniegts brīdinājumu uzturbagātinātāji, tad jāpasaka, ka tas ir uzturbagātinātājs un neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Tātad uzturbagātinātāji reklāmēs nedrīkst būt šie te apgalvojumi par ietekmu uz veselību, ja? Tas tātad nav atļauts. Tīkla mārketinga šajās te aktivitātēs netiek sniegta informācija, ka tā ir komerciāla rakstura darbība, elektroniskās smēķēšanas ierīces reklamētas ārpus tām vietām, kur to drīkst darīt. Tādu produktu reklāma šajā gadījumā arī kāda Latvijas tirgū nav atļauta. Tātad šie tie piemēri. Un nobeigumā man ir 2 slaidi ar tādam, piedodiet, ka garas, varbūt, jā, tā nav tā labākā prakse, bet ņemot vērā, ka tās ir tiesu atziņas, es tomēr to gribēju, uzlikt. Tas nav vairs tikai faktiski mūsu kā uzraudzības iestādes viedoklis, tas šobrīd jau ir nostiprināts vienā no lietām arī apgabala tiesā jau spriedums ir sastādīts, tad spriedums ir. Un šīs te atziņas tad es esmu šeit apkopojusi. Tad pirmais ir piemērojams šīs te negodīgas komercprakses aizlieguma normas šīm te reklāmām. Komerciālais raksturs ir skaidri jānorāda un jānodala atbilstoši konkrētiem veidiem. Tad skaidri jāredz, ka tā ir reklāma. Ja? Tā kā televīzijā jums ir jāparāda, ka tā ir atsevišķs bloks ir reklāma, tā arī šeit. Skaidri saturiski jānorāda šis te nolūks veicināt pārdošanu, ja, tad samaksāts, tieši ka samaksāts. Norāda par sadarbību nav pietiekama, jo tas tieši nenorāda, ka publikācija ir veikta par samaksu. Ja sociālo tīklu publikācijām nav pievienots tēmturis, apmaksāts saturs vai reklāma, tad tā ir uzskatām par maldinošu. Par tīkla mārketinga sistēmu, kurā darbojas pats satura veidotājs, tā ir atzīstama par komerciāla rakstura saturu. Izmantojot Instagram platformu, tieši palielinās slēptas un maldinošas reklāmas risks, ņemot vērā, ka komercprakse bieži sajauc ar lietotāju radītu saturu. Tādējādi patērētāji par Instagram ierakstos integrētām reklāmām un komerciālo nolūku var nezināt. Tas, ka tēmturis reklāma netiek ievietots visa video vēstījuma garumā, ir atzīstams par nepietiekamu patērētāju informēšanu par tā komerciālo raksturu. Ļoti interesanta atziņa, faktiski arī, ka nav pietiekami kādā mazā vietiņā, kādā vienā brīdī. Protams, tas ir atkarīgs no konkrētās situācijas, jāskatās, kāda veida video tas ir, ja? Bet arī šāda atziņa ir tiesas spriedumā vienā no lietām sniegta. Satura veidotājiem kā komercprakses īstenotājiem jāparūpējas, lai šo te saturu nesajauktu ar personisko informāciju. Tad arī savā šajā te informācijas vietnē ir jāparūpējas, lai tas netiktu sajaukts. Tad patērētājiem ir tiesības zināt šo te skaidro informāciju. Un situācija, kad satura veidotājs rīko konkursu komersantu komerciālās interesēs, un par minēto pakalpojumu pat nesaņem nekādu atlīdzību, ir uzskatām par komercpraksi. Tātad šādas te atziņas šobrīd ir tiesas spriedumos jau
jau ieliktas. Nu, pagaidām tie nav stājušies spēkā, bet viens jau ir arī, šīs pēdējās 2 atziņas ir no administratīvās apgabaltiesas jau tā kā kopumā, es domāju, tās atziņas šādas arī paliks, tā kā aicinu jūs noteikti tās ņemt vērā. Nu, un pašā nobeigumā tātad mums ir pieejama mūsu mājaslapā skaidrojoša informācija, ir vadlīnijas tātad par sociālo tīklu un influenceru mārketingu. Ir sagatavot arī jautājumi un atbildes, jo mēs tiešām saņemam gana daudz no jums jautājumus, kā tad pareizāk. Un šobrīd arī ieteikumi par tīklu mārketingu īstenošanu sociālo mēdīju vietnēs. Tā kā aicināti izmantot un lai veicas mums visiem, jums godīgs darbs un mums aizsargāti patērētāji un informēti, apmierināti ar produktiem un ar sniegto informāciju. Paldies! Paldies, Baiba Vītoliņa, TAC direktori. Paldies, ātrais jautājums. Ir kādi jau sanāca sodīti? Jā, 2 gadījumos esam sodījuši influencerus tieši pamatā par šī te komerciālā rakstura nenorādīšanu un pamatā arī tikai tāpēc, ka konkrētajos gadījumos influenceri nesadarbojās un nenovērs pēc mūsu lietas uzsākšanas. Nu, un cik tā uzlikāt? Vienā gadījumā 1000 eiro, ja nemaldos, otrā 1500. Šaus. Tas ir maz. Jā? Cik ir? Var 100 000 šobrīd uzlikt. Bet jā. Paga, tā jautājumi būs mums diskusijā, kā reiz arī no tāds būs, tad mēs tur padiskutēsim visi kopā. Baiba, liels jums paldies par kopīgu, veiksmīgu sadarbību, kā saka. Paldies liels!